Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar prognozēm uz tātad 6. jūniju 11. gadu. Un tātad sāksim ar eiro kā vienmēr. Tātad šeit redzam, kādu iespēju atstāja ziņas, jā, tad eiro spēcīgi mums uzkāpa uz augšu, jā, bet mums tātad šeit bija no 45.00 pārdošanas, jā, un tātad, kā jau iepriekš arī minēju, tad mērķis pirmais bija tātad 44.00, jā, ja tātad atvainojos 44.40, tātad mūsu pirmais mērķis bija, bet diemžēl tas netika sasniegts tieši dēļ ziņām, un kā jau arī minēju, jā, tātad pirms ziņu iznākšanas stops bija jāpārliek pa nulēm, tāpēc tiem, kas to izdarīja, kas sekoja līdzi, kas attiecīgi visu izdarīja tā kā bija teikts, jā, tagad dotajā brīdī ir tātad aizvēries par nulēm eiro dolāru darījums, jā, un nav nekāds tagad mīnus, jā, vai arī stops nostrādājis. Nu, lūk, bet skatoties pēc tekošās situācijas, vienīgais, ko var piedāvāt, kur iesaistīties darījumā, ir tātad darījums no 38. FIBO līmeņa, un pirkumus tātad var turēt, nu teiksim tā, noturēt līdz 23. līmenim, un tad stopu pārlikt pa nulēm. Jo būtībā, nu, mums šeit sanāk tā, ka, ja mēs turam līdz 23. mums stops vienalga ir jāliek aiz tātad 61. līmeņa, kas ir aptuveni 150, pareizāk 160 punkti, bet mērķis ir divreiz mazāks, 87 punkti. Tāpēc arī, ko vajadzētu darīt, tik līdz cena sasniedz 23. līmeni, stopu pārlikt pa nulēm, lai vairs ne ar ko neriskēt. Un tad jau var gaidīt, ka eiro arī var tālāk pakāpties uz augšu, jo pagaidām nekāds izteikts pārdošanas nav saskatāmas. Bet uz dolāru franku, uz doto mirkli, arī tātad, ja dolārs pret franku atkal nokritīsies līdz šai te atbalsta līnijai, tad no viņas var tātad veikt pirkumus, un pirkumus var veikt un turēt šo te darījumu tātad līdz pat šim te līmenim, tātad 100 punkti tātad būtu mērķis, jā, un risks būtu tātad aptuveni, jā, tātad 60 punkti, jā, tātad 60 punktu risks, 100 punktu mērķis. Un tad pārdošanas vēl ir arī pieejamas no šī te horizontālā līmeņa, jā, tātad 84.70, vai arī tātad mazlietiņā precīzāk arī, ja gribam iestāties darījumā, vai mazlietiņā agresīvāk, 84.60. Tātad tas ir 23. FIBO līmenis, pēc kura arī var iestāties šajās te pārdošanās, diapazons ir tikai 10 punkti, tāpēc būtībā es ieteiktu likt uz 84.60, jā, tātad savu pārdošanas darījumu. Tad šeit veicot pārdošanas risks ir jāizvieto virs tātad šiem te maksimumiem, tas tātad ir aptuveni 110 punkti. Jā, tātad 110 punkti. Un mērķis šim te darījumam tātad ir 120 punkti. Jā, tātad attiecība ir pieņemama un arī šādā darījumā iestāties var. Jā, bet neaizmirst, ja cena vēlreiz pienāk pie šīs te atbalsta līnijas, tad tur arī varam atvērt pirkšanas darījumu ar risku tātad 60 punkti un mērķi 100 punkti. Tālāk dolārs Kanāda, tātad arī šeit tika minēts, ja tiek caur šis te līmenis, jā, tad pie atgriešanās varam nopirkt. Ja mēs nopirkām, jā, mēs stopu likām aiz 61. līmeņa, jā, tad viņš netika norauts, bet, nu, jebkurā gadījumā mēs tātad, ja vien šis te bija ziņu brīdī, tātad mums viņu tādu norautu pa nulēm, jā, veicot šos te pirkumus, vai arī vienkārši šie te pirkumi neatvērtos, cik tas ir ziņu iznākšanas laiks. Bet tiem, kam atvērās šis te darījums, jā, un tika izvietots stops, jā, tātad šie te 65 punkti, uz doto mirkli jums ir neliels plus, jā, tad jūs tagad atkal stopu pārlieciet pa nulēm, nu, un ja gadījumā cena dosies tālāk uz augšu, tad jums tāda būs beigās tāda profits, ja gadījumā viņi nokritīs akcijas uz leju, tad, nu, protams, jums tāda noraus stopu pa nulēm, bet nekas traks arī nav noticis. Tāpēc, jebkurā gadījumā, lai arī kā jūs šeit tirgojāt no šīs pirkumiem, jā, ja jūs izvietojāt pareizi stopu aiz 1. līmeņa, jums tagad vai nu darījums ir par nulēm, vai ar plusiem, jā, tātad uz doto brīdi. Nu, lūk, un tātad uz Kanādas dolāru ir tātad iespējams pārdošanas no šīs te pretestības līnijas. Jā, tad izskatāmies kārtīgi, kā viņa ir uzzīmēta.
Jā, tad no šīs te pretestības līnijas mēs varam atvērt pārdošanas darījumu, un mērķis šim te pārdošanām ir tātad līdz pat būtībā 38. fibo vajadzētu skatīties. Tagad arī tā precīzi pateikt nevarētu, ja kāds būs mērķis, ir jāstāsta kādas korekcijas veidos cenas šeit. Jo būtībā minimālais mērķis būtu līdz šiem te maksimumiem. Jā, bet tas ir tikai tad, ja viņi tiks caursisti. Tāpēc uz doto brīdi, kā arī neaizmirstam, šo te fibo varam dzēst ārā, 38. līmenis ir bijis caursists. Jā, tāpēc par mērķi šeit arī ir diezgan grūti tā noteikt, tāpatās kā uz eiro pret dolāra. Tātad, tad, kad jūs redzat, ka cena ir nokritusies līdz šiem te maksimumiem, aptuveni 40 punktus jums plusā iegājusi, jā, tad stopu vienkārši pārlieciet pa nulēm. Jā, un ar to vajadzētu arī visu, teiksim tā, vairs ne ar ko neuztraukties. Bet būtībā darījumu var turēt līdz pat šim te horizontālajiem līmenim, kas ir par cenu 97, 95, tātad līdz turienē jūs šīs te pārdošanas maksimums varat turēt, ne ilgāk. Un risks šim te darījumam arī tātad ir aptuveni 60 punkti. Lūk, tālāk, tātad Austrālis pret dolāru, tātad arī šis te nelielais svārstību diapazons jau kādu laiciņu mums turpinās. Un tātad, ja tiks caursists līmenis, kurš ir par cenu 0,748, ja tātad tiks caursists uz augšu, pieatgriešanās varēsim nopirkt. Ja tiks caursists līmenis 0,579, tad, ja viņi caursists uz leju, tad pieatgriešanās varēsim pārdot. Ja uz augšu, tad nopirkt, tad neaizmirstam. Ja caursists uz augšu, pieatgriešanās pērkam, mērķis ir augstākā slēgšanās cena, risks zem iepriekšējās korekcijas. Ja tāda cena sāk kristies uz leju, tātad, un caursit šo līmeni, tad pie atgriešanās mēs varam pārdot, jo mērķis ir tātad zemākā slēgšanās cena, risks virs iepriekšējās korekcijas, vai arī tāpatās abos virzienos, jā, vai uz augšu vai uz leju, mēs varam stopus likt aiz 61. fibo līmeņa. Lūk, tātad, jā, vienkārši neaizmirstam, ja, ka mēs varēsim, tad jācaurst uz augšu, uzvilkt fibo, jā, un tad paslēpt stopu aiz fibo līmeņa. Ļoti vienkārši. Lūk. Tālāk, Jaunzēlandes dolārs. Tātad šeit mums bija tātad diezgan smuki izteikti galva un pleci, bet tātad ziņas visu mums tātad sabojāja. Jā, tad Jaunzēlandes nenokritās tālāk, bet viņam potenciāls vēl ir to izdarīt. Tāpēc uz doto mirkli, tātad būtībā jums ir tik atkarīgs, ja jūs izvietojat stopu, kā tika minēts virs šiem te maksimumiem, tad tie ir aptuveni 75-80 punkti. Tad viņš jums nav norauts uz doto brīdi, jums tātad konservatīvi būtu tagad stopu pareizāk uzlikt profitu, uzlikt par nulēm. Jā, un tātad sagaidīt, ja cena tad nokritīsies līdz par šim te līnumiem, jums darījums aizvērsies bez zaudējumiem. Bet otrs variants, ko jūs varat darīt, tātad ir gaidīt, kad tomēr Jaunzēlandes nokritīsies zemāk. Jā, par, teiksim, tā atstrādās šo te galvu un plecu, neskatieties uz šo te dubulto caurstienu. Bet tātad tas nebūtu nepareizi turēt šo te darījumu ilgāk. Jā, tātad to var darīt. Runājot par mērķi, šeit arī tagad ir diezgan grūti noteikt, bet būtībā tas ir tie paši 120 punkti. Jā, tātad tas mums ir aptuveni līdz gandrīz vai līdz šim te horizontālajiem līmenim. Tad mērķis 120 punkti, un risks uz doto mirkli ir tātad aptuveni 80 punkti. Jā, tad jūsu brīvība, vai jūs turat šo te darījumu, jā, tātad līdz pat mērķu sasniegšanai, vai arī jūs tātad liekat profitu pa nulēm, jā, lai vairs neko nezaudēt. Lūk, tad būtībā tas ir arī visas prognozes uz 6. jūniju 11. gadu. Jā, tad neaizmirstam to visu sīkāk apstīties, tātad www.fxf.lv, jā, tātad sadaļā fórums, tur viss ir aprakstīts, parādīts un paskaidrots, lai jūs varētu tātad precīzāk izvietot savus darījumus. Un tad būtībā jāsaka paldies par uzmanību, veiksmīgi jums tirzniecību un veiksmīgi jums diena!